Ventspils brīvosta pavasari sagaida ar jauniem piestātņu rekonstrukcijas plāniem, sauskravu termināļu būvi un Ziemeļu mola rekonstrukciju. Tomēr dažus plānus nav izdevies realizēt vieglā ceļā. Klusuma pamests Ventmalā stāv sulu termināls, kas savulaik saņēmis pat arhitektūras balvu. Es atceros, viņi pat ieguva balvu kā industriālais objekts viena. Tas nebija 2007. gads kaut kad. Kur, teiksim, kāda ir sulu termināla būtība? Sulu termināla gada apgrozījums jau arī sākotnēji tika plānots ļoti neliels. Tas ir apmēram 45–48 tūkstoši tonu gadā. Lai saprastu, kas tas ir viens neliela izmēra kuģis. Jo viņš jau pārkrautu koncentrātu, kas ir pēc tam jāatšķēd ar ūdeni un tam līdzīgi. Tā ka priekš brīvostas apgrozījuma, protams, tas nav nozīmīgi. Kaut gan jebkura tonna ir dārga, bet tas nav noteicoši. Noteicošais, kas būtu bijis labs, tas ir darba vietas, jo tur diezgan daudz darba vieta būtu bijis. Bet mainoties tirgus konjunktūrai un tirgus apstākļiem, vairs nav to noņēmā tieši šim te produktam. Protams, tagad īpašnieki intensīvi meklē citu pielietojumu. Tās nomas maksas, kas ir paredzētas maksāt, šis uzņēmums maksā. Savukārt uzņēmuma Bauhau aiziešana no Ventspils radīja papildus bezdarbu. Šobrīd situācija mainās. Šo rūpnīcu uzbūvēja tāda kompānija Norvēģija Heimdall. Un, protams, brīvostas pārvalde tur attīstīja infrastruktūru, kas ir saistīta ar šo būvi. Bet pati būve bija privāta būve Norvēģu uzņēmēja Heimdall. Un viņa tikai iznomāta uzņēmumam Bauhau. Tā kā uzņēmums Bauhau nevarēja turpināt darbu, jo mātes uzņēmums Norvēģijā bankrotēja un netika dota piekrišana, kad tiek izpirkts uzņēmums Ventspilī, tad viņam iestājas maksāt nespēju. Un tagad Heimdall pats nodarbojas, ar ko viņš arī sākotnēji bija plānojis nodarboties ar šādu moduļu būvniecību un arī viņu vešanu uz Norvēģiju. Tā kā patiesībā nekas nav mainījies priekš ventspilniekiem. Viens moduļu cēlājs tagad tiek aizstāts ar otru. SIA Heimdalls konto Latvija ir 100% Norvēģu mātes uzņēmumam Heimdalls konto Norvēģi piedarošs uzņēmums, kas reģistrēts 2012. gadā. Uzņēmums ražos dzīvojama māju moduļus, ko plānots realizēt Skandināvijas tirgū. Moduļu ražošanai tiks izmantoti celtniecības materiāli, reģips, skaidu plates, metāla un alumīnija profili un citi, kā arī materiāli ventilācijas sistēmu uzstādīšanai un elektroinstalācijām. Šajā ražošanas cehā notiek konveja tipa ražošana, kas sadalīta vairākās stacijās. Katrā no tām strādā 2 līdz 4 darbinieki. Ražošanas procesā mēs izmantojam Norvēģu tehnoloģiju un viņa vairākas idejas, kā arī, lai attīstītu ražošanu. Mūsu speciālisti no Norvēģijas sniedz savu atbalstu un vairākas idejas un palīdz apgūt zināšanas mūsu darbiniekiem. Moduļu iekšpusē izveidotas gatavas telpas ar inženieru komunikācijām, apdari, santehniku un mēbelēm. Gatavie moduļi tiks nogādāti būvniecības vietā, kur tie tiks samontēti kā daudzstāvu ēkas, piemēram, dzīvojamās mājas un viesnīcas. Izēvielu saņemšanai un produkcijas nogādāšanai plānots izmantot Ventspils ostu. Mums ir veiksmīga sadarbība ar Domu un Ventspils brīvostu, kas ir īpaši svarīgs uzņēmuma tālākai attīstībai. Reizē ar pavasara iestāšanos šīs sienās darbu uzsāks apmēram 50 cilvēki. Rūpnīcas Euro LCD galvenais darbības virziens – šķidro kristālu ekrānu ražošana. Faktiski tad ir paredzēta dažāda veida optisko slēdžu, tad automātiski aptumšojošo metināšanas masku ražošanai, dažāda veida citu pasīvo displeju ražošanai. Pēc Ventspils brīvostas pasūtījuma rūpnīcas celtniecība veids firmas Konto būve. Šobrīd paralēli būvdarbiem notiek arī tehniskā aprīkojuma uzstādīšana. Lai ar to mirkli, kad ēka tiks nodota eksploatācijā, mēs jau varētu sākt pirmos ražošanas soļus. Iekārtas ir pirktas no Japāņiem. Šī tehnika atbilst ražošanas prasībām un ir samērā uzticama. Šajā nozarē viss ļoti ātri attīstās. Jūs šodien nopērkat telefonu jaunu, pēc 2 mēnešiem viņš, protams, ir novecojis. Bet ir lietas, tā tehnoloģijas, kas nenoveco, kas ir pamatā tādas, viņas paliek industriāliem pielietojumiem, un tas ir tas, uz ko mēs orientējamies. Telpās, kur tiks radīti šķidro kristāla ekrāni, tiks uzturēts īpašs mikroklimats. Jāievēro arī sterilitāte, kā operāciju zālē. Tāpēc, kad jebkurš puteklis, viņš ir ļoti kaitīgs šim procesam. Starp stikliem ir ļoti plāna atstarpe,
Jā, tad no 3 līdz 10 mikroniem, kas ir tā kā, ja mēs varam salīdzināt, ja, tad cilvēki, teiksim, tāds vidējs mats, ja, ir ar 50 mikroniem biezumā, tad ja mats trāpa, teiksim, tur iekšā, tad, protams, tas ir vairāk ir nederīgs displejs. Ja. Tāpēc šeit vēlāk tātad cilvēks strādās attiecīgos tērpos. Speciālisti, kuri apkalpos ražošanas iekārtas, tiks apmācīti tepat uz vietas. Daļa strādnieku ir jau pieņemti. Šie cilvēki, kas mums inženieri, kas šobrīd strādā, jā, viņi ir, tātad būs tie cilvēki, kas vēlāk strādās uz šīs līnijas, izgatavos. Un labākais veids, kā var iemācīties, ja ar šīm iekārtām strādāt, ir piedalīties no paša sākuma, no ieviešanas, no uzstādīšanas, no vadiņu salikšanas. Ja, tā pieredze tā arī rodās. Šobrīd plānotā ražošana ietver 7 produkcijas veidus. Vairākas Eiropas valstis jau izrāda interesi par precēm, kuras ražos jaunajā rūpnīcā. Mūsu klienti faktiski gaida šo nākošo soli, kad mēs varēsim iedot testa paraugu. Un, protams, šo nevar izdarīt, kamēr mēs neesam palaiduši. Jā. Tad ar to jāsāk šis process, kad ražošanas, teiksim, apjomi visā pasaulē samazinās. Jā. Ražot, teiksim, kaut kur ļoti tālu Āzijā paliek mazāk izdevīgi. Tad tā, teiksim, šī ražošana pārvācās atpakaļ uz Eiropu, bet nevis uz tām valstīm, kas ir dārgas. Bet tad, teiksim, Baltijas valsts ir viens no tām, uz kurām šis uzsvars ir. Ventspils Brīvostas rūpniecības parku plāni paredz ražošanas attīstību piepilsētas meža virzienā. Vai tā nav apzināta dabas postīšana? Ja mēs runājam par attīstību, tad tie rūpniecības uzņēmumi un ir pār 1000 hektāru atvēlēti šādiem rūpniecības uzņēmumiem. Tad mēs katru investoru konkrēti vienojamies, kur varētu būt viņa atrašanās vieta. Nosacījums ir tāds, ka, protams, viņam jābūt pēc iespējas tālāk no pilsētas. Un būtu labi, ja pilsēta būtu vēja pusē. Respektīvi, ja arī tur ir kaut kāda dominos kurstiņa, lai viņi tiek nesti projām, lai uz pilsētu viņi neskartu. Un tāpēc arī tā zona, kas ir paredzēta, teiksim, tādu lielu rūpnīcu attīstībai, viņa ir ārpus pilsētas, jau uz Rīgas pusi. Jā, arī kaut kas tiek izcirsts, bet mūsu lielākais projekts tagad ir, kur varētu mežs tikt transformēts 21 hektārs tikai no tiem milzīgiem hektāriem. Un sanitārās zonas visur paliek ļoti lielas, un, protams, ka uzņēmums, ja viņš realizēs šo projektu, arī maksās visus nodokļus, kas ir paredzēti mežu transformējot. Un jaunākās tehnoloģijas, viņas ir ļoti, teiksim, vides audzējošas. Tādam lielam satraukumam nebūtu pamata. Būtu sliktāk, ja mēs viņu šeit būvētu kaut kur starp jūru un pilsētu, kur varbūt meža šobrīd nav, bet tās sekas pilsētu būtu sliktākas. Apstrādes rūpniecībā Ventspils sasniegusi ievērojumus rezultātus. Pēdējo gadu laikā pilsētā gadā vidēji tiek atvērtas 2 jaunas fabrikas. Darbu Ventspilī atraduši ne tikai novada, bet arī Talsu, Kuldīgas un Ugāles iedzīvotāji.